skaists Jāzepa Grosvalda gleznojums, kur viņš glezno savu māsas meitu, Mēriju Grinbergu jaunāko, tādos ļoti mazos gados, apmēram 4 gadu vecumā. Un tas ir laiks, kad Mērija Grinberga kopā ar saviem vecākiem, mammu arī Mēriju Grinbergu un tēvu Jāni Grinbergu, kurš bija luterāņu draugu bīskaps Krievijā, dzīvoja Pēterburgā. Mērijas Grinbergas raksturu, viltības dzirksti acīs, tādu nepakļāvīgo dabu. To mēs jau šeit varam redzēt arī šajā it kā ļoti rātnajā bērnā, ko ir gleznojis Jāzeps Grosvalds. Un šeit jau mēs redzam pavisam citu Mēriju Grinbergu. Tā ir jauna sieviete, Konrada Ubāna gleznojums. Tā ir Mērija, kas dzīvo brīvu, neatkarīgu dzīvi jau neatkarīgās Latvijas laikā. Un tas jau ir darbs, kas ir gleznots 1962. gadā. Autore Aleksandra Beļcova jau padomju okupācijas gados, kad Mērija Grinberga strādā šajā muzejā par bibliotekāri. Šī ir viena no tām 263 gleznām, ko Mērija Grinberga atveda atpakaļ. Nebūtu viņa to izdarījusi, šeit Mākslas muzejā Rīgas birža, acīm redzot, sāles būtu tukšas. Varbūt pavisam netukšas, bet katrā ziņā to vairs nevarētu uzskatīt par Baltijas lielāko un skaistāko Rietumu Eiropas mākslas kolekciju. Sprangers, viena no labākajām viņa gleznām, Ādams un Ieva. Glezna, kuru mums vaicāja arī izstādēja Metropolitēna muzejs. Tas viss ir Mērijas aizvests un Mērijas atvests. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā glabājas neparasts eksponāts.
vācu armijas karavīri zābaki, kurus lietoja kā savējos viena jauna 35 gadus veca sieviete Mērija Grīnberga. Kad viņa devās kā brīvprātīgā, apsargājot izvestās Latvijas muzeja un arhīvu vērtības. Lūk, te ir apkopoti no Vācijas atvesto priekšmetu saraksti. Pavisam te kopā ir 57,400 vienības. Ja tās neatgrieztos Latvijā, mūsu kultūrvidē paliktu liela, balta, neizzināma lapa. Te nu ir viss Mērijas Grīnbergas varoņdarbs uzskaitīts. Kultūrvēsturiskas kolekcijas. Tās ir arheoloģija, numismātika, etnogrāfija, lietišķās mākslas kolekcijas. Gan stikla un porcelāna priekšmeti, gan unikāla sudraba trauku kolekcija. Seni mūzikas instrumenti un zem tiem paslēpts arī līgo karogs. Mērija pati nevienam neko daudz nestāstīja, ne par braucienā piedzīvoto, ne arī par saviem pārdzīvojumiem pēc atgriešanās Rīgā. Šīs te ārēji necilās burtnīciņas ir Mērijas mammas, Mērijas Grīnbergas vecākās dienas grāmatas. Tās viņa rakstīja visa mūža garumā. Tā nu sanāca, ka Mērijas stāstu mums ir izstāstījusi viņas mamma. Satriekti par mūsu dzīves atžgārnībām, haosu pasaulē un jaunajā Eiropā, es šodien nolēmu sākt rakstīt. Es domāju, ka ir iestājies beigu sākums. Beigas manam ekspansīvajam spēkam, beigas manai veselībai, beigas manai radošai gribai. Bet pirms beigas ir sākušās, es gribu pierakstīt visu. Visu, ko atceros. Visu, kas noticis ar mani, ar manu dzimtu, ar Latviju. No visas reiz varenās Grosvaldu dzimtas mūsu dzīvoklī esmu palikusi viena. Labi, ka mans tēvs Grosvaldu nama saimnieks to nepieredz. Labi, ka to nepieredz mans mazais brālītis Džo, no kur mums palikušas vien viņa gleznas. To neredz mans brālis Oļģerts, kurš droši vien neatgriezīsies no Francijas. To neredz manas māsas Līna un Margrēta, kuras paliks dzīvot Zviedrijā. Vienīgā, uz kuras atgriešanos vēl ceru, ir mana meita Mērija. No viņas joprojām nav nekādu ziņu, tik vien ceru, ka viņa ir dzīva,
lai kur arī nebūtu. Daudz, kas būtu, ko rakstīt, bet vai tad to vispār var aprakstīt? Kā oktobra sākumā telefons vairs neskanēja, ūdens pārtrūka, un vien vakar pēc stipru uzlidojuma arī elektrība apdzis. Vai rakstīt, kā beidzamā vācu okupācijas dienā ļaužu pūles pie Švarca laupīja dzērienus ūdens krūzēs un dažādos traukos. Kā uzlauza un izlaupīja manu tautas tērpu bodīti, bet es tikai stāvēju un bezpalīdzīgi noraudzījos. Kā lāpes prakšķēja un šņāca visapkārtējie nami, un arī no mūsu nama jumta jau kūpēja dūmi. Vai rakstīt, kā skrēja cauri istabām ar degošu sveci vēl maisā sagrābdam ēdamo? Tad apstājos kā iemiet, iepratīm gleznām, un steigā izplēsa Rozentāla un Džo bildes no rāmjiem kamīna istabā, kur cauri priekškariem gaiši kā dienā atspoguļojās ugunsliesmas. Vai rakstīt, kā naktī atstājām uguns izgaismoto māju, pār kuru līdz irkšu un pelnu lietus. Un tad uzreiz palika kluss, un dzirdējām pirmos smagos krievu zaldātu soļus, kas bija nākuši mūs atsvabināt. Un tad saulains rīts, kad atgriezos mājās, bet no otras puses cēlās ugunsjūra. Tur dega Romas viesnīca. Pametu jau pēdējo skatu uz Kaļķu ielu, tur iet ceļš uz Kurzemi. Tā bija pēdējā iespēja pievienoties bēgļu straumei un atstāt Krievu armijas ieņemto Rīgu. Bet es atgriezos mūsu dzīvoklī Kapele alā. Ja te nepaliks neviena, kas sagaidīs Mēriju no viņas ceļojuma. Главнокомандующего по войскам Красной Армии и военно-морскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Pa skaļruni izsludināta liela svētku diena, uzvara, pobeda. Kaimiņi man apsveic, miers. Daži cilvēki noraudājušies, citi apskauj viens otru smaidīdami. Pionieri sarkanas papīra rozes pie bundziņām ieviet gājienos, sarkanie karogi plandās starp pavasara zaļumiem. Saulītē ļaudis stiep šnapstu pudeles, spēlē jauka mūzika. Ielas tik pilnas, kā reti redzēts. Cilvēki dzied. Kāds jauneklis stumj velosipēdu, līdzās iet 3 jaunavs, visi dzied kopīgu dziesmu. Priecīgi pārīši iet zem rokas, šur un tur skan šāvieni. Un tad jau rādās pirmie piedzērušie. Viens sāk pudeles daudzīt, pa vienai viņi labina citu piedzērušie. Matroži iet ar matrožiem zem rokas, 5 gabali saķērušies garā rindā. 2 tā piedzērušies, ka knapi tiek uz priekšu, sāk bučoties. Inteliģents labi apģērbies pāris sadzērušies. Viņi žestikulēdam rāda ar izstiept roku, ka vajag sist. Gvardzi zaldāti iet garām. Pirmā grupa dzied krieviski, otrā dzied latviski par tēviju.
Pa gaisu laižas aeroplāns. Izmestās lapiņas kā sudrabs spīd vakar saulītē. Pirmā pēckara nakts pamazām nolaižas pār veco Rīgu. Tā zaļumos un mieru priekšsajūtā. Rīgas ielās visu dienu valdīja prieks un skanēja mūzika. Stāvu balkonu durvīs un lūdzu Dievu. Pie debesīm garas strīpas kā ziemeļblāzma un viena liela zvaigzne. Joprojām nav ziņu par Mēriju. Mūsu galvaspilsēta skaistā Rīga. Viņas līksmojošie laukumi un ielas. Šodien draugs draugu, paziņa paziņu var satikt ielās, ejot izpildīt savu goda pilno padomju pilsoņa pienākumu. Esmu viena. Pilnīgi viena. Mūsu skaistais 8 istabu dzīvoklis nu ir kolhos, komunāļnieku kvartīra. Vairāk kā gadu noslaucīti putekļi. Visi kakti pilni maziem melniem gariem. Domāju, varbūt jāmirst nost. Bet kur tad mani miruši noliks? 8 istabas un katrā viens vai vairāki guļ. Šonakt slikti gulēju, jo jau agri gribēju iet uz vēlēšanām. Ap 7 no rīta pa komunālo ielu uz balsošanas iecirkni. Ātri gar kabīnēm mūs aizved pie vēlēšanu urnām. Lielas listes ar 2 vārdiem. Es ātrumā aizmirstu savus brilles ņemt un izlasīt. Lasīt nevajagot, jo strīpot tāpat nedrīkst. Lai salocot listes un sviežot tik urnā. Pēc tam ieeju baznīcā, lūkšanas noskaitīt. Vakarā jūtos ļoti slikti, ielienu agri gultā. Pēc 10 vakarā dzirdu piepeši smagus vīriešu soļus aiz finieru sienas. Klausos un redzu šaurās durtiņās parādību. Mēriju. Pēc pusotra gada ceļojuma Mērija ir atpakaļ Rīgā. Ar 400 muzeju mantu kastēm. Tad norunājām līdz 6. Visu nakti deg uguns kā senos laikos Ziemassvētku naktī.
Doma vēsturiskajā mūzijā atgriežas vērtības, ko bija aizveduši vācu fašistiskie iebrucēji. Šī 17. un 19. gadu simteņa bagātā kausu un medaļu kolekcija atvesta Topstu sāģā Čehoslovākijā. Tagad kolekcija atkal novietota Doma mūzijā. Muzejā izstāde ar mērītas atvestām bildēm. Meita atved 11 vagonus. Visu garo ceļu no Čehijas līdz Rīgai viena pati sargāja uzpasēji, un nekur netiek ne viņas vārds, ne viņas nopelni minēti. Tā vietā viņa pakļaut aizdomām, raksta vienu paskaidrojumu pēc otra. Cilvēks, kas bija ar mieru upurēt māti un sevi, un savu dzīvību un visus spēkus, lai visdārgāko tautas mantu sargātu tautai un tēvijai, nav pieminēts. Bet viņai tas nesāp. Nežēlojas pat ne ar vienu nopūtu, ne ar vārdu, tikai smēķē un lasa. Lasa dienām un nakts stundām. Taisni un godīgi viņi iet savu ceļu. Un lai Dievs palīdz mums visiem, kā līdz šim un vienmēr. Rīgas muzeji saņēma atpakaļ savas vērtības, ko vācieši bija nolaupījuši. Īpaša komisija atvēra pienākušās kastes ar vecmeistaru darbiem, kas tagad atgriezās savās vietās muzejā. un 18. gadu simteņa mākslinieku gleznas. Valsts vēsturiskā muzeja, etnogrāfijas nodaļas vadītājas, pagaidu vietas izpildītājas Mērijas Grinbergas paskaidrojums. 1948. gada 30. maijā. ...1944. gada vasarā bija skaidrs, ka Rīgai tuvojas fronte, vācu armijai vajadzēs atkāpties un muzeju krājumus nāksies evakuēt viņiem līdzi uz Vāciju. Muzeja darbinieki tikko bija atgriezušies no etnogrāfisko priekšmetu vākšanas ekspedīcijas, kad mums pavēlēja sākt saņot muzeja mantas evakuācijai. Klusējot sējām pakās arī šajā vasarā savāktos priekšmetus, cerot, ka mūsu darbs nebūs veltīgs bijis un nepazudīs. Muzeja puiši, kurus šovasar iesauca leģionā, jau ir prom. Vēl ir šeit. Man liekas, ka mēs visi esam kāda briesmīga muklāja malā, kur pārējie katram būs jāmeklē sava, un otra mala ir nepārredzama. Pirms saņot kastēs tautas tērpu kolekciju, ir dots uzdevums safotografēt visus novadu etnogrāfiskos tērpus. Mana skaistā pērkone, Līgavas rota, Rucava, Nīca, Bārta, Valdemārpils, Talsi,
Šodien atnāk mājas pārvaldniece ar kādu svešu pilsoni, uzvalkā ar portfeli. Notiek liela pratināšana. Cik istabas mēs apdzīvojot, ko man meita kara laikā darījusi, vai taisnība, ka Vācijā bijusi. Man tiek sacīts, ka kāds to visu esot anonīmi ziņojis. Tā tagad varot, vārdu nesot vajadzīgs zināt. Es atbildu, ka viņa no muzeja komandējumā bijusi. 1,5 gadu sargājusi un atvedusi atpakaļ valsts mantu. Mērīte staigā visu laiku lakatiņā. Es viņai saku, kāpēc nesien vairs lakatiņu nost. Viņa parādīja, man matu vairs nav. Es mierinu kā ataugs, vajag kādas zālītes dzert un tā, bet es jau nezinu, vai patiesi ataugs. Tā tas nervu sabrukums izpaužas. Ir vasaras svētku rīts. Mērītei no muzeja jābrauc dežūrēt uz Brīvdabas muzeju, un es braucu līdzi. 2 stundas viņa noguļ saulītē, jo vakarnakt tik 5 varēja iemigt. Es pa to laiku vaktēju muzeja apmeklētājus. Bet puķītis zied un smaržo, un bada dzeguzīti dzied. Un šajā brīdī man liekas, ka te Brīvdabas muzeja Kurzemes sētā joprojām ir Latvija. Mērija man iedod vienu tādu rozīti, kāda savā laikā ziedēja Krievijā. Un Mērīte ar mazo brāli to bija grāmatiņā izkaltējuši un iedāvināja man Ziemassvētkos. Vai tikai tie nebija skaistākie Ziemassvētki? Par spīti tam, ka ritēja karš. Pēterburga bija pilna ar bēgļiem, bet mūsu ģimene bija kopā. Mēs balstījām viens otru un cerīgi raudzījāmies nākotnē. Mani bērni Mērija un Emanuels piedzima Pēterburgā. Uz turieni burtiski nākamajā dienā pēc smalkajām kāzām devos līdzi savam jaunajam vīram, latviešu luterāņu draudžu mācītājam Jānim Grīnbergam, ko neesmu nožēlojusi nevienu savu garā mūža dienu. Tais 1915. gada Ziemassvētkos Pēterburgā bija ap 50,000 Pirmā pasaules kara bēgļi no kara postītās Latvijas. Jēzus baznīcas misijas zāle kļuva par tikšanās vietu latviešu sabiedrībai, kur mēģinājums noturēja pat Jāzepa Vītola koris. Es turu rūpi par miesas mierinājumu, par drēbēm, par sadzīvu, par Ziemassvētku dāvaniņām. Mans brālītis Džo atsaukts palīdzēt, bet tas beigu galā beidzas ar to, ka praktiskās lietas paliek nedarītas. Toties vēlāk top viņa bēgļu cikls. Prima
Vai nav dīvaina sakritība, ka tieši tur svešumā es pirmo reizi pastiprināti sāku pievērsties latviešu tautas tērpam un ornamentam, tam, kas vēlāk kļuva par visu manu dzīvi. Un ne tikai dzīvi, bet arī maizi. Kad pēc vīra nāves atgriezos Latvijā un savu tēvu namā Aspāzijas bulvārī atvēra tautas tērpu bodīti. Un gluži nemanot pievērst tam arī savu meitu Mēriju, par kuras darba vietu kļuva valsts vēsturiskā muzeja etnogrāfijas nodaļa. – 1944. gada rudenī, naktī uz 18. septembri, bija smagākais līdzinējais nakts uzlidojums. Mēs katru nakti dežūrējam muzejā. Nekas nav maināms. Ir nolemts SS leģionam. Turpinās telpu izvākšana un muzeja kolekcijas sagatavošana evakuācijai uz Sudetijas apgabalu Vācijā. Etnogrāfiskās nodaļas kastes pārklāja ar signatūrām un numuriem. NSDAP vīri personīgi pārbauda katras kastes saturu. Es redzu, ko krauj kastēs. Būtu ārprāts, ja tas pazustu. Pavadīt muzeja mantas uz Vāciju nozīmēta Nora, jo viņa vislabāk prot vāciski. Prasu, lai ņem mani līdzi. Un pēc ilgām runāšanām man žēlīgi paziņo, ka varēšot arī es braukt mantām līdzi, lai esmu rīt 11. uz kuģa. Aiziet uz kazarmām. Soļi skanēja ejot pa tukšajām muzeja telpām, soļi skanēja tukšajās Rīgas centra ielās. Vakarā 700 kastes ar Latvijas muzeju eksponātiem ir sagatavotas uzlādēšanai uz kuģa. Arheoloģijas kolekcija, numismātika, baltvācu sudrabs, Brederlo gleznu kolekcija, dziesmu svētku karogs un es, 35 gadus vecā, vēsturiskā muzeja darbiniece Mērija Grīnberga. Esmu gatava savam Eiropas ceļojumam. Dzīvoklis briesmīgā stāvoklī. Neviena, kas papirosu galus uzlasa. Grīdas putekļainas, durvis netīrs, daži logi kopš 44. gada nav mazgāti. Visi staigā pa koplietojumām istabām lietot raukus, bet neviens negādā par slotu vai lupatu. Žurkas, peles, mušas, blaktis visās istabās. Kad bufetē meklēja kādu drēbes paraugu, atrada, ka žurka ievilkus maizes gabalu un vistas kaulu. Skatos bijušā zālē, kas tagad kolhoz kopgalds, un nevar noticēt, ka šeit pirms 40 gadiem bija manas kāzas ar Rozentālu zīmētu galdkarti un saksas dziedāja. Un pavārs taisīja kāzu mielastu, cāļu zupu ar klimpām, pīles, cepetu un zeltenu sviestu biskvītu ar jāņogu putu krēmu.
ko viņi toreiz tērzēja? Varbūt par to, ka mūsu laulāšana bija pirmā kāzas ceremonija, kas Doma baznīcā tika noturēta latviski par lielu nepatikšanu baznīcas galvai. Varbūt apsprieda mūsu kāzu viesus, Jānu Rozentālu ar savu Eliju, Anna Brigadera, Rudolfs Blaumans, Jāzeps Vītols. Tie tik bija interesanti jauni cilvēki. Izglītoti, talantīgi ar nozīmi Latvijas valsts vēsturē. Tagad jau to droši varu teikt. Bet toreiz mēs bijām vienkārši jauni, dzīves augstoši cilvēki, kas vēl nenojauta kādu nākotni katram no mums gatavo liktenis. Mani vecāki – Friedrichs Grosvalds, advokāts, Rīgas Latviešu biedrības priekšnieks un viņa stingrā un uzticamā līdzgaitniece Marija Grosvalde. Pastrīts Jāzeps, saukts Džo, mammas mīlulītis, no vētraina jaunekļa kļūs par klasiķi, modernisma aizsācēju latviešu mākslā, mirs no spāņu gripas Parīzē 29 gadu vecumā. Oļģerdam būs lemts kļūt par pēdējo brīvās Latvijas sūtni Parīzē. Pēc Otrā pasaules kara viņš Latvijā neatgriezīsies, Latvijas inkorporāciju Padomju Savienībā nekad neatzīs, mirs Parīzē un viņu apglabās Perlašēzes kolumbārijā, vietā, kur viņš reiz nopirka savam mazajam brālītim Džo. Manas māsas Līna un Margarēta. Margarēta kļūs par otrās šķiras sekretāra ārlietu dienestā, kas tajā laikā ir augstākais karjeras punkts sievietei. Apprecēs Zviedru izlūkdienesta darbinieku, pēc kara paliks Zviedrijā. Arī Līna Latvijā neatgriezīsies, mirs Stokholmā, dzīvoklī pilnā Džo gleznām. Un manas Edinburgas vasarā iepazītais jaunais vīrs – mācītājs Jānis Grīnbergs. Nē, tobrīd mēs vēl nenojautām, ko liktenis mums katram gatavo. Brīnos es, kad rudens dienā, tur aiz priedēm taisa saust, kā pieceļinieka krūtīm vari tu tik droši snaust. Ne tu zini, kur tam sētā, nec kurp liktenis viņu sauc. Kādus priekus, kādas likstas, dzīve viņa kausā jauc. – 1944. gada 10. oktobrī
Ar kuģi un muzeja kastēm ierodamies Kēnigsbergā. Senā Austrumprūsijas galvaspilsēta ir drupās. Katedrāles, baznīcas, muzeji. Sākas kuģa izlādēšana, strādā poļi, krievu gūstekņi un vācieši. 2 no tiem partijas uniformās kontrolē kastu saturu, iesitot dēļus. Man ar lielām grūtībām izdodas viņus pierunāt, lai nedauza muzeja kastes. Uz kuģa notiek kravas šķirošana un pārkraušana vilciena vagonos. Meklēju naglas un dēļus, lai salabotu bojātās muzeja kastes. Man pastāvīgi uzbļauj, ka es ar savu smalko darbošanos kavējot darbu. Naglas atrodu nodegušā noliktavā, tur sabiedroto uzlidojumu laikā sadedzis kāds iepriekšējs arhīva sūtījums. Oktobrī izbraucam no Kēnigsbergas ar 8 muzeja mantām pielādētiem vagoniem. Vagonā ienāk kāds vācu virsnieks. Nu, ko jūs te vedat? Ak, es saku, šo to no muzeja. Virsnieks mani cieši nopēta. Ak, no muzeja? Bet vai neuzdāvinātu man kādu suvenīru? Kādu sudraba karotīti vai biķerīti? Man jau nekā nav, viss iepakots. Viņš neatbild, paņem dunci un vienā rāvienā atlauž pirmo kasti, kas pagadās. Tajā ir notis un grāmatas. Atlauž otru kasti, tur tas pats. Viņš dodas prom. Un tad es saprotu, kas man ir jādara. Jāpārkrauj tās kastes. Visvērtīgākais, dārgākais apakšā, bet papīrus augšā. Mērīte atlaista no darba muzejā. Tā ir alga par 1,5 gadu ilgo ceļojumu un pateicība par muzeja mantu atvešanu mājās. Lai nesamaitātu Ziemassvētkus, man to nesaka, bet es uzzinu. Vairāk kā 20 gadus viņi strādājuši šo iemīļoto darbu un no atlaista. Guļ slim gultā. Pat ģīmis palicis mazs. Pēc Ziemassvētku, lai arī neatļautu, tūmā tirgus pārpildīts ar precēm un pircējiem. Radio skan gaismas pils un senatne, un man drūmā noskaņā šurp nākušai nevilšs jāsmaida. $200 grami tomātu, jo es kaunos prasīt 100. 200 gramu sīpolu un maza kāpostu galviņa. Pēdējā papīra nauda. Tirgus vecenis caur puķu rindām smīn par manu melno samta cepuri, jo kājās man smagas vīriešu kurpes un mugurā vecs mētelis no raupjas novelkātas drēbes. Nekad vairs nevalkāt skaistas, gaumīgas, elegantas drēbes. Samierinies, es sevi nosaku. Bet to melno samta cepuri es nopirku Parīzē 1937. gadā,
ka 3 neatkarīgām Baltijas valstīm tur bija savs kopīgs paviljons izslavētajā mākslas un tehnisko sasniegumu izstādē – Letonija, Estonija, Lituānija. Latvijas telpa ar sarkanbaltsarkanām sienām, vidū puķu doba ar baltām un sarkanām krizantēmām, apkārt eksponēt latviešu tautas mākslas priekšmeti. Kas iekārtos Latvijas paviljona etnografisko daļu? Nu, protams, abas Mērijas, kuras pazīst visa Rīga. Mērija Grīnberga seniora, tautas daļamata mākslas zinātāja, un viņas meita Mērija Grīnberga jaunākā. Bet Parīzes izstādē visus aizēno 2 milzīgas celtnes, kas viena ar otru sacenšas varenībā – Vācijas un Padomju Savienības paviljoni. Izstāde kļūst par 2 milžu cīņu. Visa Eiropa aizturē telpu vēro, kā 2 lielvaras cīkstas viena ar otru, saķērušās tvērienā, gatavs gāzties bezdibenī un raut sev līdz pusi Eiropas. Bet Latvijai briesmas nedraud. Avīzēs raksta, ka mazā Latvija ir drošībā. Un vēl viena aina man neaizmirstama no Parīzes. Mērija uz pils trepēm pērkonis vainagā. Latviešu tautu meita starp vācu ērgli un krievu sirpi. – 8. marts – Starptautiskā sieviešu solidaritātes diena. Lai ko tas arī nozīmētu. Mērija dabūjusi darbu Rīgas elektroarmatūru rūpnīcā Elektromontažnovo cehā. Strādā 2 smēnes, nāk mājās pēc pusnakts un mācās lodēt. Iemieg neizģērbusies. Atkal jau esmu ceļā, vilciena vagonā kopā ar muzeju kastēm. 44. gada 23. oktobrī ieradāmies Sudetijā un apmetāmies Grosherlicas pilī, kas pieder 2 grāfienēm. Visas kastes bija jāsanes telpās. Es tiku pielīdzināta vīriešiem, veicu kraušanas darbus. Visi latviešu muzejnieki un arhivāri, 19 cilvēki, dzīvojām vienā istabā. Agrākā pilsas noliktavā ar mazu skārda krāsniņu vienā kaktā. Gultu nebija, gulējām uz salmiem. Pusdienas, ūdens vira ar 3 kartupeļiem, balandas un nātras, kas jāsalasa pašiem pils parkā. Kad pēdējiem spēkiem visas muzeju kastes savietotas telpās un kaut cik sakārtotas, pilsētai sāk tuvoties fronte. Mums atkal no jauna jāsāk arhīvu pārkraušana un pārvešana uz citurieni, uz pilīm un klosteriem netālu no Pilzenes. Uz turieni tiek nosūtītas arī abu grāfieņu vērtīgākās mantas un sudrabs, bet ceļā vagons tiek izlaupīts. Tāpēc muzeju mantas es neatstāju ne uz brīdi. Ceļoju kopā ar abām grāfienēm. Brīnišķīgas,
labi audzinātas un izsmalcinātas kundzes atgādina man mammas māsas, kas spēja mani izvest no pacietības nemitīgi pamācot, kā jāsēž, kā jārunā ar kungiem, kā somiņa jāsaskaņo ar kurpēm un cimdi ar cepuri vai otrādi. Vai viņas saprot, ka viņu laikmets attālinās tikpat strauji kā tālumā izzūdošās sliedes? Es nevienam neko nesaku un nolēmu pārdot atkal vienu gleznu. Toni, Grosvaldu. Tos jau nevienam nevajag. Padomju Latvijā tādu mākslinieku nav. Neviens viņus nezina. Varbūt beidzot pienākusi Rozentāla kārta. Atceros šo bildi, ko viņš gleznoja mūsu namā. Rozentāls bija bez naudas, un mans tēvs viņu atbalstīdams pastēlēja pa pasūtījumam, to starp savas meitas gleznot. Liekas, tā gleznošana kādā brīdī drusku par tālu aizgāja, un tas jau vairs manam tēvam nepatika. Un tad uzreiz Jānim nāca tas romāns ar Eliju starpā, un mana sirds bija salauzta, ka es vairs nemūžam nespēšu nevienu mīlēt. Līdz vienu dienu pa mūsu Edinburgas vasarnīcas vārtiņiem nāca jauns luterāņu mācītājs Jānis Grīnbergs. Man tik neizsakāmi sāp, ka Mērītei liktenis nav dāvājis tādu mīlestību. Klusajā sestdienā izstāvējusies 3 cukura rindās gaidu mājās Mēriju, kas solījās atnest jēlās pasakas recepti. Kamēr sagaidu jau vakars. Mērija atnāk un man saka, es tev palīdzēšu, bet 11:30 naktī man atnāks vīrietis, kam man vēl jāstāst par muzeja lietām. Kā tad par muzeja lietām? Kad eju viņas istabā iekšā, baltā uzvalkā man tiek priekšā stādīts mākslinieks, kas drīkst sacīt Mērija, un fēni paklanās. Nu tik ir Mērija un Mērija. Kad no rīta iegāju viņas istabā, apsakts ar viņas balto kažoku gulēja vēl tas ciemiņš. Preci, ko gribi, es dusmās sacīju. Bet tas man nepatīk. Mērija dusmīga. Drīz viņai būšu 40. Viņa arī gribot apprecēties, vienalga, kas viņš būtu. Es nopūtos, klusēju, tomēr nenocietos nepateikt. Nav jau tomēr vienai dienai. Bet šorīt viņa ienāk virtuvē un saka it kā pati sev. Das ist der Schluss. Piecelties, sakārtoties. 4. vingrojums. Roku muskulatūras stiprināšana. Mīļais, sākšu ļoti dumji un patētiski, bet neviens mani pašlaik nesauc par Merku. Lūdzu piedod, ka nerakstīju. Domās to esmu darījusi ļoti bieži, bet tu jau mani pazīsti. Kā ko nosauc vārdā, pašai tas šķiet pliekani un sāji. Mana klusēšana ir pilnīgi nepiedodama, jo no tā, ka par tevi bieži domāju, tev nekas netiek.
Nezinu tiešām, kādā vārdā tevi saukt, bet dikti gribētos ar roku pabraucīt pa taviem matiem. Ko darīt, ka man tāda sentimentāla daba? Tu lūdzi mani aprakstīt manu ceļojumu. Tad nu klausies. Muzeju kastu kraušana un pārkraušana, bailes un slēpšanās no uzlidojumiem, zaldātiem vientuļiem sirotājiem, augstums naktīs, izsalkums dienās, gulēšana uz grīdas, rāciņu zakšana no zemnieku laukiem. Bet pa starpām bija dienas, kur debesis tik koši zilas, un laukos ziedēja veselas pūrvietas magoņu, blakus kūpošam rudzu laukam. Man šis gads iemācījis dzīvot bez naudas, priecāties, ka pamostos dzīva un iedevis drusku pašpaļāvības. Rīgā visi smēja, ka es 2 pieturas vienmēr braucu ar tramvaju. Nu bez jebkādām grūtībām nostaigāju 25 kilometrus. Viendien pēc tāda staigājiena nezināju, kur gulēšu pa nakti, iekļuvu mežā, lieli koki, kalnains krasts, te pēkšņi meža vidū ieraugu palielu apaļu ezeraci. Saule taisās uz rietēšanu, zāle kā sēta, melns ūdens ar pilēm, odu sīkšana un milzīgs klusums. Nosēdēju kā apburta pāris stundas, izvilku tavu vēstuli un bija labi un bija sāpīgi. Nezinu, vai kādreiz varēšu pastāstīt līdz galam, kas ar mani noticis šī ceļojuma laikā. Varbūt, kad tiksimies. Nu pat pārlasu. Nesakarīgi un negleznieciski, bet ņem nu par labu. Pieņem, ka nosūtu tev labi lielu gabalu no savas sirds. Ko ar to iesāksi, nezinu, bet lūdzu pieņem, ka tas ir silts, iebās kabatā un kādreiz sasildi rokas. Mērija. Priekšnamā blakus mūsu istabai kolhoza iedzīvotāji pa nakti novieto savus 25 inkubatorā ražotos cāļus. Zālē stāv 2 kāpostmuces. Naktī izsaucām miliciju, jo Toņa gribēja nosist ieviņu ar veļas dēli. Dažkārt liekas, ka dzīve pārtrūkusi pēc 46. gada. Un šis atstātais laiks jau ir aizkapu dzīve. Mūžīgā naudas aizņemšanās un pudeļu pārdošana - tā man ir vispazemojošākā, kad saņem savu 1 rubli ar kapeikām, ko priecīgi bāz ķeša. Tas, kā mēs dzīvojām pirms tam, vai tā maz ir patiesība? Katrā ziņā šodien tas uz mums šķiet neatiecas. Mērija ir dabūjusi darbu muzejā, mākslas muzejā, bibliotekā. Es nevaru beigt pateikties Dievam, ka Mērija ir atpakaļ starp grāmatām un gleznām. Pavisam tuvu tur viņai ir Džo.
Vai tu zini, ka Džo arī ir melnais palankums? Viņa man viendienu jautā. Izstādīts viņš nav, tiek glabāts specfondā. Kāpēc es prasu? Jo Jāzeps Grosvalds buržuāziskais ciltstēvs mākslā. Kā tad? Un Padomju Savienība kulturālākā valsts pasaulē. Nospļauties, es Mērijai saku. Nospļauties es gribu. Un šī mierīga atbild, spļauju vien. Un tad Mērija sāk vilkt Džo bildes laukā no visiem kaktiem. Vienu pēc otras. Meklē putekļu lupatiņu un tīri tās nenogurdama. Vesela izstāde. Jāzepa Grosvalda retrospekcija mūsu komunāļņika istabā. Un tā ir tā pati meitenīte, kuru pirms 50 gadiem gleznoja mans mazais brālītis Džo. Tā pati meitenīte, kas visā nopietnībā pasūtīja Džo savu portretu, jo meitenīte bija droša, ka onkuls Džo reiz būs slavens gleznotājs. Tā pati meitenīte, kas viņam nopietni teica, to onkulīti man uzglezno pilī ar mazo balto mišku un karodziņu rokā. Un Džo viņu klusi un nopietni uzklausīja. Šodien Mērija gāja uz slimnīcu, Polips sieviešu daļā. Augunis bijis ļaundabīgs, tāpēc operācija. Šī vecumā tam vairs nav nozīmes, viņa tik nosaka. Neviena rūgta vārda par savu likteni es no viņas neesmu dzirdējusi. Bet man gan sāp sirds. Mērija, kas tik ļoti mīl bērnus un tik smuki prot ar viņiem nodarboties. Kas viņai tās dzīves bijis? Nekas. Tas darbs bija viņas dzīves saturs. Un palika tikai grāmatas un papirosi. Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command, and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces . Gada 8. maijs. Kapitulācija. Sādžā uzvelk baltos karogus. Agri no rīta ienāk pirmās amerikāņu vienības, ieņem pili, izmet laukā vāciešus. Paliekam likteņa varām, bez pārtikas, naudas un jebkādas aizsardzības. Amerikāņu vienības te nāk, te iet, neviens nezina, kas notiks rīt. Latviešu muzejnieki sēž klusēdami, jautājumus viens otram neuzdodam.
Atkal tā pati sajūta, ka esam kāda briesmīga muklāja malā, kur pārēja katram būs jāmeklē sava, un otra mala ir nepārredzama. Deviņos no rīta kāda sieviete man ziņo, ka laupa muzeja mantas. Pie ķieģeļnīcas, kur tika glabātas muzeja kastes, vietēji atraduši lielu daudzumu spirta, 25 mucas, netīrīta dagvīna. Sākusies tā atrakšana un, protams, strauja likvidēšana. Kad atskrien, kastes ir uzlaustas. Cilvēki stiepj prom visu, ko var. Piedzērušies marodieri meklē zeltu un dārglietas. Apsēžos uz kastēm un mēģinu atvairīt piedzērušo uzbrukumus. No vietējiem uzzinu, ka nolaupītās mantas ir sāģām. Staigāju pa mājām, pierunāju atdot mantas ar labu vai mainu pret degvīnu. Vakarā uzlieku uz ķieģeļnīcas durvīm lielu uzrakstu: Sargājiet tautas mantu. Pati sēžu blakus un domāju, ko nesīs rīts. Nākamajā rītā ierodas padomju armijas pārstāvji. Majors paziņo, ka arhīvi pieder Krieviem. Uzkliedz, lai kravājam mantiņas, jo nākamajā nedēļā būs jābrauc mājās uz PSRS. Pa nakti lielā slepenībā tiek sarunāti amerikāņi, kas mūs vedīs uz Minheni, uz bēgļu nometni un tālāk uz rietumiem. Ja braukšu līdzi, muzeja kastes paliks pilnīgi bez uzraudzības. Ja došos pie amerikāņiem, mamma Rīgā paliks pilnīgi viena. Viņa taču sarkanā no Pēterburgas. Dzirdu man aiz muguras čukstam latviešus. Redzu, kā mašīna ar visiem attālinās. Nora man vēl ātri pamet ar roku un aizgriežas. Kad motoru rūkoņi izgaist pavisam, saprotu, ka esmu viena, pilnīgi viena. Atpakaļceļš. To es nekad neaizmirsīšu. Kara nopostītā Eiropa, skaistā Eiropa drupās.
Mans pēdējais Eiropas ceļojums ir beidzies. Es eju uz mājām, pie mammas. Mūža beigās Mērijas mammai, Mērijai Grīnbergai vecākajai, bija izauguši gari sirmi mati. No gultas pēdējos gadus viņa vairs necēlās. Iespējams šajā situācijā, kad abas dzīvoja vienā istabā komunālajā dzīvoklī, pieblīvētā ar gleznām, piemiņas lietām, pierakstiem, etnogrāfiskām lietām, Mērija jaunākā, ķēmējot mammas garos matus, beidzot izstāstīja viņai par savu ceļojumu. Un nav pat svarīgi, vai mammīte to visu vēl dzirdēja un saprata. Karaļmeita audīs jaunus gaismās audus, zibens meti audi vara vīksnas, jaunās gaismas audi, līdzi saules sekai. Silti apņems visus sāpju bērnus.